Labs vakars! Šodien ir 2025. gada 14. aprīļa diena, pulkstens 17:46. Es tikko atgriezos no prokuratūras un izdomāju, ka, uz karstām pēdām ir jāieraksta šis paziņojums. Šis paziņojums ir adresēts pirmām kārtām NBS komandierim. Latvijas NBS komandierim. Valsts policijas uzņēmuma Valsts policija priekšniekam Rukam Armandam. Iekšlietu ministrijas sekretāram, valsts sekretāram Trofimovam Dmitrijam, kas pārvalda šo kantori valsts policija. Un bandītiem, kas sauc sevi par Daugavpils pašvaldības policiju. Tātad, es esmu tas, kas es esmu. Es esmu dievišķa dvēsele, gars un saprāts šajā iemiesojumā, šajā sievietes ķermenī. Šo ķermeni nosauca tēvs ar māti, dāvāja vārdu Ilga. Tātad, es esmu dievišķa būtne un nav nekādas varas pār mani, nevienai komerc iestādei, nevieniem Daugavpils pašvaldības policijas darbiniekiem, nekādām citām firmām, kā Daugavpils valsts pilsētas, kā viņa, pašvaldības dome, ne valsts policija, ne iekšlietu ministrija, nevienam citai komerc firmai, kantorim, kas ir reģistrētas komerc reģistrā un starptautiskajos komerc registros, kā Duns & Bradstreet Amerikā. Nav varas, nav neviena līguma noslēgta ar mani, dzīvu sievieti, šajā iemiesojumā. Kas notika? Kāpēc es vēršos? Es gribu pastāstīt visiem, lai zinu, ar ko nodarbojas Daugavpils pašvaldības policija un valsts policija kopā. Tātad, kas notika 2025. gada 11. aprīļa dienā ap pulksten 14. Man uzbruka 10 bruņoti vīri. Notika bruņots uzbrukums dzīvībai bez jebkāda pārkāpuma sastāva, bez jebkāda iemesla. Vienkārši 3 bruņoti Daugavpils pašvaldības policijas transporta līdzekļi, trafarēti ar numuri zīmēm. Tātad, sauksim numura zīmes, jā. Pirmām ir HC. Tātad, HC 6267. Jā. Tad mani izsekoja un stāvēja, iebiedēja arī pirms tam trafarēta automašīna, tātad KM 2170. Visur videofiksācija, uztaisīta fotofiksācija, liecinieku klātbūtnē sastādīti protokoli. Tā kā viss ir pierādīts. Tā kā saukšu publiski pie atbildības, pie krimināla atbildības par šiem noziegumiem pret dzīvību, pret dzīvu būtni, kas neko nevienam nav nodarījusi, un viņai uzbruka 10 bruņoti vīrieši. Ielenca, liedza pārvietoties, turēja nebrīvē, draudēja izsist mašīnai, pārvietošanās līdzeklim, kurā atradās sieviete savā privātajā teritorijā, izsist logus un izvilkt viņu ar varu, ar spēku. Nu ko?
saņemat algu par šo goda darbu. Nekas, lai labi garšo asiņainā terora nauda jūsu bērniem un jums. Zem vienām debesīm staigājam. Pēc vieniem likumiem atbildēsim visu Dieva priekšā. Un nekāda MK noteikumus jūs tur Dieva priekšā nevarēsiet sev piesakt nevienu vietu. Nevienu. Tātad, un nekādi personas kodi Dieva priekšā atbildot nelīdzēs. Man nav skaidrs, kāds ir devis pavēli izsekot sievieti, dzīvu būtni, no 2025. gada 10. aprīļa dienas, jo uzņēmums Daugavpils pašvaldības policija sāka iebiedēšanu un savas manipulācijas grupveidā jau 2025. gada 10. aprīļa dienā 16:31. Ir veikta video fiksācija un protokoli sastādīti liecinieku klātbūtnē, ko ir parakstījuši visi kaimiņi. Tātad 3 nepazīstami vīri ieradās pagalmā pie mājas, kur es atrados, un sāka fotografēt, veikt neatļautas darbības bez akcepta ar manu pārvietošanās līdzekli. Tātad es nolaidos un pajautāju, ko viņi dara un kas viņi tādi ir. Viņi nestādījās priekšā, neuzrādīja pilnvaras, ir veikta video fiksācija, ieraksts, kur skaidri viņi pasaka, ka mēs nedosim jums un nerādīsim savas apliecības. Tātad nesankcionēta patvaļīga iebrukšana privātā teritorijā, privātā jurisdikcijā, dzīves, sievietes, cieņas un goda aizskaršana. Ko šitie salašņas 3 sāka darīt? Viņi sāka aptaujāt apkārtējos. Kā sauc? Viņi mēģināja izdabūt personas datus ar viltu no citiem avotiem. Jā, jo es, dzīva sieviete, viņus palūdzu vairāk kārt aiziet prom, jo mums nav nekāda līguma ar šiem salašņām. Tātad šie komersanti, bandīti neaizgāja. Viņi atradās manā privātajā teritorijā līdz 17:46. Viss ir video iefiksēts, sastādīti protokoli un parakstīti vairāku liecinieku klātbūtnē, acu liecinieku. Tātad šie personāži sāka jau savu kriminālo darbību 10. aprīļa dienā. 11. aprīļa dienā tātad pamodos un skatos, atradu kaut kādu papīreli, ko parakstījis Plonis Oskars. Uzmanību, jā? Uz papīreļa rakstīts amatpersona. Amatpersona Plonis Oskars nav tika pārbaudīts. Vienīgā amatpersona ir Ruks Armands. Tas ir fakts. Ja? Tātad par šo kriminālo noziegumu faktu tika paziņots Elksniņam Andrejam kā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, ka kaut kāda persona nezināma, neidentificēta, bez pilnvarām neuzrādot dienesta apliecības, sauc sevi par amatpersonu un grib no dzīves būtnes 40 eiro, par ko nav saprotams. Plonis Oskars, vēršos pie jums, amatpersona, viltus amatpersona, ja? Tātad, es gribu jums pateikt, ka man nav nekāda sakara ar kaut kādu transporta līdzekli ar numuriem NC4247. Šis īpašums ir Latvijas Republikas CSDD privātais īpašums, un viņš tur arī atrodas. Jā, ir veikta video fiksācija ar nodošanas pieņemšanas aktu 2024. gada 8. aprīļa dienā. Tā kā šis īpašums ir CSDD, tā kā lūdzu savus sodiņus uz CSDD, uz priekšu. Tā kā nesanāca jums izvilināt ar viltu kaut kādu informāciju. Tā kā pārkāpums ir rupšs, cieņas un goda aizskaršana, naudas izspiešana bez līguma notika. Bet šie bandīti,
šie teroristi un reketieri nenomierinājās. Tātad es, protams, jūtos slikti, jā, es nesapratu, kā tas ir. Es neko nekam nedaru, atrodos savā privātajā īpašumā, pamostos un kaut kāda zaglīga komercpersona grib no manis naudu. Par ko? Nav skaidrs. Uz kāda pamata? Nav skaidrs. Pilnvaras nav uzrādītas, dienesta apliecības nav uzrādītas, nekāda pamatojuma nav, pārkāpuma sastāva nav uzrādīts cietušais 40 eiro. Plonis Oskars izdomāja, ka vajag. Es saku, nē, noraidu pilnā apmērā. To es esmu izdarījusi arī rakstveidā. Tā kā Plonis Oskars ir pie krimināla atbildības saucamā persona par amatpersonas statusa ļaunprātīgu izmantošanu, patvaļīgu naudas izspiešanu bez līguma. Labi, kas notika tālāk? Tālāk, es domāju, ka man ir slikti, es aizbraukšu pie dabas paelpot svaigu gaisu, jo sniga un bija nepatīkami, ka par šiem iebrukumiem, nejūtos droša, jo jūtos tiešām apdraudēta, jo šīs komercpersonas ir bruņot vīri grupās, viņi pārvietojas, viņi ne pa vienam. Forši. Jā. Tātad es aizbraucu, apstājos, pastaigāju, man brauca aizmugurē pašvaldības policijas mašīnas. 3. Es piefiksēju 3, es ziņoju par to valsts policijai pa numuru 112. Es teicu, ka man izsekoja, otro dienu izseko draud, iebiedē. Jā. Valsts policijas mašīna parādījās, piebrauca pie tā busa, ko es nofilmēju, kas man stāvēja aizmugurē un gaidīja kaut ko. Un tad viņi pēc kāda brīža aizbrauca. Jā. Labi, es domāju, ka, var doties mājās mierīgāk. Un ko es domāju? Es iesēdos savā pārvietošanās līdzeklī. Man aizmugurē piebrauca netrafarēta pelēka mašīnīte. Jā, un sāka man sekot. Es atrados pie dabas, pie Daugavas. Tāds Daugavpilī ir rajoniņš, Rugiļi saucas. Lūk, tā kā tur neviena nebija, sniga, un es biju viena pati. Lūk, un es braucu pa to mazo ieliņu uz pilsētas centra pusi, un pēkšņi vienā sekundē man pretī izbrauc uz pretēju joslu, uz manu joslu, jā, man pretī tieši pašvaldības policija, Daugavpils pašvaldības policija, noblokēja man ceļu, un no aizmugures piebrauc tā pelēkā mazā mašīnīte, un mani no visām pusēm ielents. Tas notika sekundžu laikā, izkāpa. Tātad, un parādījās vēl 3. buss, jā, divi pašvaldības policijas busi, pilni ar vīriešiem, jā, bruņotiem, un viena netrafarēta mašīna. Viņi visi, no tās netrafarētās mašīnas tur kāpa arī vīrieši ārā un vilka manā klātbūtnē vestes. Tā kā man nezināmi vīrieši aplenca mani 10, apmēram, ne 10, 3 mašīnās, laikam, bišķi mazāk bija. Pēc tam piebrauca vēl klāt. Tad viņi kopā kādi 10 vai vairāk pat bija. Tātad, kas notika tālāk? Šie vīrieši sāka klauvēt man pie loga un teikt, atveriet. Sāka teikt, dokumentus. Viņi ļoti agresīvi uzvedās, jā. Es vienkārši biju tā pārbiedēta, jo man pirmkārt liedza brīvi pārvietoties. Mani ielenca un turēja gūstā. Turēja gūstā ļoti ilgi, ap stundu, kamēr atbrauca viņiem papildspēki, valsts policija. Es piezvanīju valsts policijai un teicu, ka mani apturējuši un tur gūstā. Valsts policija nav neko darījusi, nav rīkojusies. Tātad, bandīti grupā, bruņoti vīrieši, uzbruka man. Jā, tātad uzceļa. Šie bandīti neuzrādīja savas pilnvaras un nevarēja paskaidrot, ar kādām tiesībām viņi mani ir apstādinājuši, ielenkuši. Jā, tas ir reids. Viņi mani izsekoja, iebiedēja un pēc tam, tas bija plānots, organizēts, mērķtiecīgs pasākums. Tas nebija nejaušība, jā. Būsim atklāti. 3 mašīnas, vienkārši vienu sievieti, cītīgi izseko un pēc tam aplenc. Ko viņi no manis gribēja, tā neviens arī nepateica.
Viņi gribēja izspiest kaut kādus dokumentus. Kas tas tāds ir, nav saprotams, ja? Un uz kāda pamata viņi neatbildēja. Tāpēc es jutos ļoti slikti, nedroši. Es, protams, nekāpu ārā no mašīnas, ko viņi gribēja, noraidīju visus viņu ofertes, komerc ofertes, noraidīju pilnā apmērā, bez akcepta, bez regresa. Jo ar šiem komersantiem mums nav noslēgts neviens sadarbības līgums. Tātad, jā, veiktas video fiksācijas, fotofiksācijas, visi personāži ir iemūžināti, jā. Rādīsim varoņus, kas sieviete draudēja, izsekoja, stāvēja ielenca, jā. Pēc tam šīs personas neko nepanāca. Viņi turēja mani gustā, nepilnu stundu, jā. Man bija jāsalst, jāgaida tātad nebrīvē, kamēr atbrauca viņiem papildspēki. Un atbrauca kas mums? Āboliņš Vladislavs, valsts policijas inspektors. Āboliņš Vladislavs neuzrādīja savas dienesta apliecības otru pusi. Viņš atteicās, tas ir iefilmēts, dokumentēts, jo otrajā pusē ir ļoti labi zināms, ka pēc dokumentu juridiskās noformēšanas likuma ir jābūt izdevēja iestādes parakstam, pilnvarotai un zīmogam, jā. Ir ļoti labi zināms, ka nevienam valsts policijas darbonim tāda apliecība nav. Viņas visas ir falsificētas un spēkā nēsošas, nederīgas. Līdz ar to visi šādi inspektori darbojas kā privātas personas un nes pilnu privātu atbildību par nodarījumu dzīvībai. Un dotajā brīdī par nodarījumu man. Tātad šis Āboliņš kopā ar savu kaut kādu palīdzi, es nezinu, vai darbinieci, sievieti, ja, ieradās un arī sāka mani pratināt, sāka draudēt, ka ja es neizkāpšu, ja es neuzrādīšu nekādus dokumentus, man sitīs ārā logus. Un ko viņi izdarīja? Viņi izsauca bruņotu melnu mašīnu, no kuras izkāpa bruņoti vīri, ar melnās maskās, visi ar automātiem bruņoti un sāka man sist pa mašīnu. Tas viss ir iefilmēts. Sist, iebiedēt, jā. Staigāt ap mašīnu. Tā kā beigās izrādījās, vismaz 10 bruņotu vīriešu ielenkumā biju, nebrīvē, par ko nav skaidrs, ko viņiem no manis vajadzēja, nav skaidrs. Viņi visu laiku gribēja izspiest kaut kādus personas apliecinošus dokumentus. Tātad Āboliņam Vladislavam es uzrādīju savu pašidentifikācijas deklarāciju, ko ir akceptējis Trofīmovs Dmitrijs iekšlietu ministrijā, ko ir akceptējusi arī Rozemaira PMLP, tāpat Āboliņš Vladislavs ir akceptējis un paņēmis sievietes Ilgas, tātad esības vēstuli, un tik un tā viņiem bija maz. Viņi spieda ar varu kaut kādu citu viņiem nepieciešamo dokumentu, ko es fiziski viņiem nevarēju uzrādīt, bet viņi gribēja to dabūt ar varu. Lūk, tāpēc ir veikta video un fotofiksācija. Es paziņoju, ka ir notikusi šī pasākuma, šī bruņotā uzbrukuma live translācija, kur piedalījās 4 acu liecinieki un ir saglabāts visiem mums šīs uzbrukuma video ieraksts, jo es filmēju dzīvā. Tā kā visi dalībnieki, kas bija tur, krimināli sodāmi par draudiem dzīvībai, par aizturēšanu bez pamatojuma, par uzbrukumu, bruņotu uzbrukumu. Valsts policija, Daugavpils pašvaldības policija, gods jums un cieņa, cik daudz jūs resursu veltījāt, lai vienu nevainīgu sievieti pie dabas izsekotu, uzbruktu ar 3 minibusiem. Bravo! Lai dots devējam 1000-kārt atdodās, lai dots devējam 1000-kārt atdodās.
lai dots devējam 1000-kārt atdodās par šo superveikumu, godam nostrādās, nospelnīts asiņainā terora nauda. Labi, tas tā, maza liriskā atkāpe. Tātad, ko darīja Āboliņš, tad Vladislavs, jā? Viņš turpināja man draudēt. Visus viņa ofertes es tāpat noraidīju pilnā apmērā, draudēja, neļāva runāt, pārtrauca, visu laiku izspieda kaut kādus dokumentus. Tātad, šī ir pirmā daļa, jā, ar uzbrukumu, izsekošanu, iebiedēšanu un uzbrukumu, jā. Tas viss notika līdz kaut kur pulkstens 15. Jā, 2025. gada 11. aprīļa, kaut kur pulksten 15. Es pieņēmu lēmumu, ka ja šie bandīti atkāpsies, es izkāpšu no sava pārvietošanās līdzekļa. Jā. Lūk. Tā kā, ņemot vērā, ka man neļāva braukt, neļāva pārvietoties, biju ielenkta, tātad ar varu, ar viltu pret savu brīvu gribu, Āboliņš Vladislavs piespieda mani braukt viņam līdzi uz tā saucamo firmas Valsts policija iecirkni, jā, kas atrodas Grīvā, Daugavpilī. Tā kā tas ir ierakstīts gan visiem šiem salašņām, bandītiem, uzbrucējiem, kas bija mani ielenkuši, visiem bija ieslēgtas kameras, diktafoni, visi ļoti labi dzirdēja, un man tajā skaitā bija ieslēgts diktafons un kamera, ka es noraidu visus pilnā apmērā viņu ofertes un braukt piekritu tikai piespiedu kārtā, pret brīvu gribu, zem dzīvības draudiem, jo man neļāva savādāk pārvietoties manā līdzeklī. Tā kā nodarījusies nebiju nevienam neko, atrados pie dabas un, nu jā, tas bija pēc pasūtījums. Tā kā otrā daļa video būs par to, kas notika tālāk. Tā kā pret manu brīvu gribu, ar viltu, ar varu, piespiedu kārtā es tiku vesta uz firmas Valsts policija Daugavpils iecirkņa kaut kādu filiāli. Jā. Tā kā es par to paziņoju visiem, kas piedalījās live video, adresi zināja, par to ziņots ir. Tā kā mani gūstā turēja pret manu brīvu gribu ap 4 stundām. Jā, ap 4 stundām. Uztaisīšu mazu pauzīti, būs tālāk turpinājums par to, kas bija tātad firmas Valsts policija ofisā. Uz tikšanos!